Labdien! Mani sauc Igors, un es pārstāvu uzņēmumu Doka. Un šodienas tēma ir ļoti plaša, liela. Un šoreiz es centīšos pieskarties lietam, kas ir tiešām vēl varbūt ir daudz jau, kas ir pateikts. Es mēģināšu varbūt arī paiet cauri tam, kas jau ir izrunāts, un pieturēties pie tā, varbūt, kas vēl nav pateikts. Ja? Un, protams, savas kompetences, kā veidņu piegādātājs ietvaros. Tātad pirmais un visplašākais ir tad mums visiem zinām poras. Ja? Un, protams, tas ietekme ir ļoti dažāda. Un kāpēc? Kāpēc? Tad pirmkārt ir betona recepte, ja? Un pirmkārt ir smalku daļiņu frakciju daudzums un ūdens cementa attiecība. Tas ir tas, kas jau uzreiz var pateikt, ka tas varētu var ietekmēt to visu. Kas vēl saistīts ar betona plastifikators, right? Un betona piedevas. Ja? Tad arī ļoti daudz, kas ietekmē to visu procesu. Ir arī pierādījumi tam, ka betona pildvielu asas malas ietekmē poras. Tad, jo asāk ir pildvielu malas, tad tas arī ietekmē to rezultātu. Veidņu eļļas jau tikai šeit apspriests. Es vēl pieskaršos tam visam, kādas eļļas tipi ir un kā viņi ietekmē un kāpēc. Laika apstākļi, gaisa temperatūra, betonēšanas laika, tas ir viens no būtiskākajām lietām. Un pēc būtības tad, kad betons viņš ir augsts, viņš atdod to gaisu daudz sliktāk. Tāpēc arī veidojas poras. Ja? Tad ir ļoti svarīgi, protams, betona iestrādē, vibrēšana starp betona slāņiem un veidņa virsmu mehāniski bojājumi. Ja? Jo, ja veidņis ir mehāniski nav gluds, tad mēs arī redzam to visu rezultātu. Ir tāda parādība arī, kā ūdens notekas no porām, kas ļoti bieži parādās tad, kad mums ir ūdens cementa attiecībā ir it kā viss ir kārtība, bet notiek betona segregācija, piemēram. Un tas ļoti bieži parādīs tad, kad ja mums ir veidnis no ļoti blīva materiāla, tad viņš nav ūdens absorbējis, un ja mums ir ļoti augsts lejiens, tad mums notiek arī ļoti bieži tādas parādības. Piemēram, mums ir sniegs vai kaut kas tāds, kas ir liekais ūdens iekšā veidņos, kas paliek, arī var ietekmēt šo te rezultātu. Ja mēs betonējam betonu slāņos, tad mums sanāk tā, ka starp slāņiem mums arī var izveidoties slāņu kontaktā, arī var izveidoties tāda liekais ūdens starp slāņiem. Nākošais, kas jau arī bija šeit parādīts, ir ūdens pēdu vietas, savienojuma vietas, veidņu savienojuma vietas. Visvairāk to, protams, arī ietekmē ne tikai betons pats par sevi un tas agregācija, bet arī laika apstākļi un veidņu konstrukcija. Pēc būtības, ko mēs esam novērojuši, ja mēs izmantojam to pašu metāla veidņi, piemēram, ziemā, tad viņš ir saraujies, tad viņš staigā arī. Tad tas ir ļoti svarīgi tas, ka mēs arī izvērtējam to veidņu konstrukciju un arī laika apstākļos, lai tie visi mūsu savienojuma vietas ir blīvas. Un viņas var mainīties atkarībā no temperatūras. Tukšumi betona, ja, vai angliski saucams honeycomb, tad tie ir arī diezgan bieža parādība, kas vispār parādās un kāpēc. Ja? Nu, viens no tādiem ir, protams, konstrukciju veids, tiegrojuma veids, jo dažreiz gan betona pildvielas, gan arī parasta vibratora nav iespējams vienkārši visu kārtīgi izvibrēt, ja? Un visu kārtīgi izstrādāt.
Tad viens no tādām lietām arī betonas krišanas augstums, ja? Tad, un vibrēšanas kvalitāte. Tad atkal ir tas tāds biežāk sastapams nianses. Ja? Šeit arī atkal daudz ir apspriests tumšas pleki, tumšāk un gaišāk toņi uz betona virsmas. Ja? Un kas, piemēram, tas varētu, kādi potenciāli ietekmes faktori varētu būt, tad mēs runājam pirmkārt arī par betonu, ja, par pašu betonu. Un, ja, piemēram, viņam ir atšķirības starp betonošanas cikliem pašam betonam, ja, tad vai ir kaut kāda pildvielas iekšā. Laika apstākļi. Piemēram, šajā bildītē kreisajā pusē augšā jūs redzat armatūras atspiedumu. Tas varētu būt tāpēc, ka, piemēram, tas pašs stiegronis, viņš bija ļoti augsts pirms betonēšanas, un tad viņš arī varētu atdot to rezultātu. Vispār Vācijas universitātes pētījumā tika pierādīts, ka kalcija hidroksīds, piemēram, tas, kas akumulējas betona tajā cetēšanas procesā, viņš ziemas apstākļos akumulējas tieši uz virsmas, uz betona virsmas. Tad tas nozīmē to, ja mums ir veidnis un veidņu struktūra ir ļoti blīva, piemēram, metāls vai ļoti blīvs saplāksnis. Un ja mums ir ļoti augsts laiks ar augstu mitrumu, relatīvu gaisa mitrumu, mums sanāk tā, ka tie pleki parādās vairāk, betona pleki. Tie vairāk pelēki, ja? Ir arī ļoti daudz, kas ietekmē par pašu betonēšanas veidu un apstākļiem būvlaukumā, ja? Jo mums dažreiz ir novērojams tas, ka, piemēram, ja betons tiek pumpēts no vienas vietas, no kaut kādas vienas konkrētas vietas, viņš viena vieta veido nevienmērīgu spiedienu uz veidņiem. Ja? Tas arī var ietekmēt uz to rezultātu. Īpaši tas ir saistīts, ja tiek pumpēts betons no apakšas. Ja? Tad viņam ir viena vieta, kur viņš iet iekšā. Protams, vibrēšanas kvalitāte arī un cik ātri tiek veikta veidņu demontāža. Ja? Tad, jo ilgāk mēs arī turam to veidņu, atkal, kā es arī teicu, viņam nav kur izplūst tiem vielām, kas iznāk ārā, un tad arī tie pleki arī parādās arī daudz biežāk. Protams, cik augsts ir betonošanas cikls, ja, tad, jo augstāk mēs betonējam, arī tas arī ietekmē mūsu spiedienu iekšā veidņos. Un veidņoļas tips, ja, un to nevienmērīga uzklāšana uz veidņu virsmas. Pie tā es vēl atgriezīšos nākošās slaidos. Protams, dažādu veidņu virsmas arī ļoti daudz ietekmē. Ja mēs izmantojam saplaksni ar absorbējušu virsmu, tad un pēc tam mēs izmantojam veidņi ar ļoti neabsorbējušu virsmu, ja, tie rezultāti ar to pašu betonu, ar tiem pašiem tehnoloģiem būs pavisam savādāk. Ir tāda parādība arī, kas tika novērota ne tikai pelēks, bet arī zils, arī brūns. Ja. Ir tā saucamā parādība, jūs labajā pusē augšā redzat, kā ziedēšana. Tas ir arī tāda parādība, kas var notikt, ja, piemēram, ir ļoti liela migla, ir ļoti augsts mitruma pakāpe mūsu gaisā. Un tad kaļķis nāk ārā arī no betona, un tad viņš arī šāda te veida var parādīties uz virsmas. Mums, protams, ir ļoti svarīgi arī saprast, ka ne tikai tas no betona rodas, bet arī no iekšējām lietām, kas ir saistīts ar veidni. Ja? Un, piemēram, veidni betonēšanai ir dažādas krāsošanas tehnoloģijas, ja? Kas ir saistītas ar veidņiem, ar veidņu virsmu krāsošanu, ja tas ir metāls, piemēram. Tad ļoti svarīgi saprast tā, lai mūsu veidņiem nav tā, ka tā krāsa paliek betonā.
Un to var panākt arī ar speciālām krāsošanas tehnoloģijām, ja, kas ir saistīti ne tikai vienkārši uzpinzelēt to krāsu virsū uz metāla, ja, bet īstenībā tas ir tehnoloģiski sarežģītais process, lai to krāsu iekšā dabūtu tā uz metāla virsmas, lai viņš pēc tam neatstāja nekādas pēdas uz betona. Protams, ir veidņu paliekas, ja, un virsmu nepilnības, kas paliek iekšā betonā. Tas ir diezgan populārs trūkums. Un, protams, ir dažādi apstākļi, kas to varētu ietekmēt. Atkal veidņu eļļas un tās iestrādā, pie tā vēl parunāsim. Veidņu virsmas tīrīšanai, ja piemēram paliek kaut kāda rusa, metāla veidņam var palikt rusa kaut kāda, ja, tad mums vēl ir putekļi. Lauris jau stāstīja, ja, varētu būt arī tas, viss, kas paliek vēl nenotrītas virsmas, tad tas varētu ietekmēt mums. Ja. Jūs varat redzēt arī, ka saplāksnim malas piebriest, ja, un paliek šūju vietas atspiedums uz saplākšņiem. Visādas dažādas ieliknīšas, kas mums ir it kā paredzēti betona labākai virsmai, tādas kā visādas blīvošas lentas un tā tālāk, jūs augšējā labajā pusē redzēt, ka arī var būt iebetonētas betona tā, ka viņus pēc tam nevar vienkārši dabūt ārā. Šeit ir tāds arī novērojums un arī ieteikums no mūsu puses, vismaz to, ko mēs esam novērojuši, ka betona virsmas izvērtēšanu vislabāk veikt ne ātrāk, kā 10 stundas pēc atveidņošanas. Ja? Jo ir fakti, kuri pierāda, ka tomēr tas izskats betonam mainās laika gaitā. Un tad apakšā jūs redzat, ka, piemēram, 9 mēnešus viņš pilnīgi krasi var pamainīties uz kaut ko gaišu pilnīgi. Ja? Šeit jau, man liekas, es būšu 7. kurš jau teiks par to komandu. Ja? Kas ir svarīgi? Svarīgi ir tas, ka ne tikai apzināties to problēmu, bet arī veicināt to saucam angliski execution. Ja? Atkal ļoti svarīgi taisīt paraugus, jo katram betona ražotājiem ir savas lietas, ja? Savas nianses. Katram objektam ir savas nianses. Katram veidņiem ir savas nianses. Visas lietas ir jātaisa paraugi. Un paraugi jātaisa pēc iespējas tuvāk jūsu projektā laika apstākļiem un jūsu tehnoloģijām. Ja? Un atkal to visu jārunā un jāizveido tāda veida, lai gan pasūtītājs, gan arī izpildītāji visi uz vienas lapas, kas sanāks. Ja? Tas ir ļoti, ļoti labs sākums tā visam. Protams, betona kopšana pēc atveidņošanas, to mēs jau visi zinām, jau ir dzirdēts. Ja? Šeit bišķiņ par to dažādu veidņu eļļas tipu. Ja? Tad, kā tad viņi ietekmē? Tad mums ir 2 eļļu tipi. Viens eļļu tips hidrofobas eļļas, ja? Tad viņas ir uz eļļas bāzes. Minerāla eļļas vai vēl kaut kādas eļļas bāzes, un tad jūs redzat augšējā labajā bildē, jūs redzat, ka tie poras pie vibrācijas, tad viņas tomēr tas gaiss mums viņš akumulējas uz veidņu virsmas. Ja? Ir ok, ja tas ir ok, protams, bet, piemēram, ir hidrofīlas eļļas, ja, kas ir uz ūdens emulsijas bāzes. Viņam pēc būtības ir tā, ka tad, kad mēs viņu vibrējam, ja, tad viņam poras tik un tā paliek, bet viņi paliek iekšā betona. Tad mums ir tāda ļoti tievs tas slānis ar betonu, kas aizsēdz tas poras. Ja. Tieši tāpēc mēs arī pirmajā bildē jūs redzēt, ka ir lielas poras, ir maziņas poras. Ja. Arī tas jābūt
tas jābūt darams tikai kopā ar veidņu virsmām. Jo, ja, piemēram, jums ir ļoti absorbējuša veidņu virsma, jums hidrofila veidņu eļļa īpaši nepalīdzēs daudz. Ja? Tad ir vēl ļoti daudz nianses, bet tā ir tā doma, kā strādā dažādas eļļas uz dažādām virsmām. Un apakšā jūs redzat, piemēram, kā dažādi veidņu elementi pie dažādām virsmām un kāds rezultāts varētu būt. Un jūs, kā redzat, ja mēs izmantojam pat emulsiju, kas it kā ir labāk priekš eksponēta betona, mēs redzam to, ka emulsija ir ūdens iekšā. Un ūdens ziemā nav īpaši labi. Tas nozīmē to, ka mēs pēc būtības nevaram baigi labi izmantot emulsiju, tad, kad mums ir ļoti lieli mīnusgrādi. Ja? Un, piemēram, atkal to pašu hidrofobu eļļu, viņam atkal palielinās viskozitāti, tad, kad viņš ir zem temperatūras ietekmes. Un atkal, ja ir lielāks slānis ar eļļu, tad ir vairāk poru. Tas ir likums. Tāpēc tas viss ir jābūt izvērtētam katram projektam atsevišķi. No mūsu puses, ko vēl mēs varam ieteikt, tad ir pirmkārt kreisajā augšējā stūrītī. Jūs redzat, ka mums ir tehnoloģijas, ne mums, ne Dokai, bet vispār ir tehnoloģijas, kā mēs varam pazemināt iespēju betona segregācijai pirmkārt. Otrkārt, ka mums ir iespēja novibrēt šo te zonu, ir iestrādātas trubiņas, plus mums šeit ir iestrādātas iekšā gaisa caurumiņi, lai gaisa varētu tikt ārā. Tad nozīmē to, ka šeit mums to honeycomb veidošana arī ir mazāk iespējama. Protams, par to visu ir jādomā, tad, kad arī ne tikai mēs saņēmām jau rasējumu un saņemam jau kaut kādu veidņu izklājumu un sākam domāt, kā to darīt. Tas ieteikums jau domāt jau projektēšanas stādijā. Kā mēs katru stūri pareizi varēsim iestrādāt iekšā ar betonu. Ārēju vibrātoru izmantošana arī diezgan tagad populāra ir, kā ne tikai iekšā, bet arī ārēju vibrātoru ir iespēja izmantot. Un tad ir dažādi ārēju vibrātoru piegādātāji, kuri pēc būtības viņam ir tehnoloģija atstrādāta, kāda veidā un zem kādas sekvences viņam jāslēdz vibrātori, kur ir kopā saslikti, ja, lai palielinātu iespēju, ka visas vietas ir labi izvibrētas. Vēl viens ieteikums no mūsu puses ir gumijas uzgaļu izmantošana, kas arī ir diezgan labi, ja, piemēram, ja mums ir kaut kādas ļoti komplicētas virsmas ar veidņiem, ar vibrātoru mēs varam to veidņi kaut kāda veidā tur pieskarties pie tā veidņa, un tad viņam ir tur nebūs labs rezultāts. Tāpēc tie gumijas uzgaļi arī palīdz ļoti daudz uz betonošanas fonā. Ja? Dažādas blīvlentes un savilču konusas arī palīdz mums samazināt iespēju, ka veidojas ap savilcam apkārt ir poraina vide, ja, un tā tālāk un netiek mūsu savienojuma vietas. Tas viss ir ļoti plaši Latvijā arī pielietots dažādiem piegādātājiem, tas viss ir. Tāpēc tas arī ļoti daudz palīdz, lai izveidotu to labu rezultātu. Runājot par ziemas apstākļiem, piemēram, Skandināvijā, kur ir ļoti daudz negatīvas temperatūras, ir iespēja, protams, sildīt veidņus. Tas ir dārgi, bet ir iespēja. Ir arī dažādiem piegādātājiem ir ļoti populārs šeit arī Latvijā, ir betona stiprības un temperatūras kontroles laikā. Tas metodas ir pēc būtības viņi visi strādā pēc vienas metodas, bet kur ir tā lielākā doma, ka mums ir tādi salasīts tā kā fakti, ja mēs atveidņojam konstrukciju pie tās pašas stiprības, megapaskaliem, ja, tad mums palielinās iespēja, ka starp
tiem posmiem mums tas betona izskats būs vienlīdzīgs. Tāpēc pielietojot dažādas temperatūras mērīšanas metodes, var palielināt to iespēju, lai mums ir smukāk tā virsmā, nevis raibā. Ir arī iespēja, protams, mēs jau runājam, ka ja ir zeme temperatūra, ja, tad, ja mums ir zeme temperatūra, mums ir lielāks spiediens. Un lielāks spiediens arī veido, kā arī temperatūra, bet lielāks spiediens ietekmē arī uz to rezultātu. Ir arī dažādi mērītāji, piemēram, kuri mēra konkrētu spiedienu uz veidņiem, kas palīdz šajā gadījumā, kas saistīts ar šo prezentāciju, palīdz novērst slāņos. Tad, kad mēģina vienkārši nepārsniegt to spiedienu, un tad parādās slāņi starp betoniem, ja? Tad, ja ir kaut kāda konstrukcija. Tas arī var uztaisīt, palīdzēt uztaisīt to konstrukciju homogēnu. Jā, es ceru, ka kaut ko es esmu izstāstījis, jā, un tad liels paldies, jā, par uzmanību.